Cik absurdi. Paskaties, viņi šauj uz viņu, bet tas viņam pat neko nenodara. Viņi pagriežās un aiziet prom. Krimā notiek kaut kas ļoti nepareizs. 7. augustā Ukrainas jūras drons iebrauca Jaltas ostā. Jalta ir slavenākā pludmales pilsēta Krimā, pussalā, kuru Krievija 2014. gadā atņēma Ukrainai. Tā ir vieta, kur Krievijas elite pavada savas brīvdienas, un šis drons, kas būtībā ir laiva bez apkalpes, klīstīja starp jahtām dienas vidū visu acu priekšā. Krievi šāva uz to vairāk nekā stundu, bet netrāpīja. Un dienas beigās vienīgā iznīcinātā lieta Jaltā nebija Ukrainas darbs. Обалдеть! Ну, такого! Смотри, он в яхту едет на туре. Paliec ar mani, es tev parādīšu, kas patiesībā notika, jo tam ir jāredz, lai noticētu. Izklausās pēc joku. Skaties šos pirmos attēlus. Tas tika filmēts tās pašas 7. dienas rītausmā. To filmēja Krimas iekšzemes iedzīvotājs. Šis milzīgais uzliesmojums pie apvāršņa, kas redzams kilometriem tālu, ir Hvardijskis militārais aerodroms, kas deg pēc vairākiem sprādzieniem. Paturi prātā šo attēlu, jo drīz tas iegūs jēgu. No rīta Krievijas ārkārtas situācija ministrija izplatīja brīdinājumu Jaltai. Graudu par jūras groniem attālināti vadāmām, neapkalpotām laivām, kas parasti ir piekrautas ar sprākstvielām. Un iedzīvotājiem tika dots rīkojums turēties tālāk no ostas. Tagad paskaties uz šo detaļu. 11:20 no rīta kāds iedzīvotājs nofotografēja 6 melnas automašīnas ar tonētiem stikliem, kas stāvēja pie restorāna piekrastē ar nosaukumu Hungry Bird. 2 bija militārās numurzīmes, bet pārējām 4 nebija nekādu numurzīmi. To izplatīja Crimean Wind. Kanāls, ko uztur vietējie informatori, kuri uzrauga Krievijas okupāciju. Un pēc viņa teiktā, augsta ranga Krievijas virsnieki tajā dienā grasījās tikties tajā restorānā. 8 minūtes pēc šīs fotogrāfijas delegācija steidzīgi aizbrauca, un drīz pēc tam Jaltas osta pārvērtās par kara zonu. Šis ir Ukrainas militārās izlūkošanas dienesta GUR oficiālais video. Kamera atrodas uz paša jūras drona, kas ir Magura modelis. Tas kuģo tieši gar Jaltas piekrasti ar visu pilsētu fonā. Paskaties uz saules sargiem, pludmalē staigā cilvēki. Un paskaties uz ekrāna parādās otrs loks. Tas ir vēl viens drons, kas pārvietojas formācijā. Tas nebija kuģis, tas bija konvojs. GUR šo operāciju nosauc par kaujas jūras parādi. Parāda tieši pilsētas dzimšanas dienas priekšvakarā. Ar izsmieklu pilnu skaņu celiņu, un beigās bija vēstījums ar uzrakstu "Turpinās". Bet iespaidīgākais dienas video nebija no Ukrainas. Tas nāca no pašiem Jaltas iedzīvotājiem. Šie 2 krievi filmē no balkona, tiešveidē stāstot, kamēr drons riņķo ostas teritorijā. Viņi saka, mēs nekad neko tādu neesam redzējuši. Viņi šauj uz to, bet tas pat nesaraustās, vienkārši apgriežas un aizlido prom. Un uz kurieni tas dodas? Nav iespējams saprast, uz kurieni tas dodas. Un ko tas šeit vispār darīja? Un tad viens no viņiem pasaka teikumu, kas raksturo visu dienu. Tur ir promenāde pilna ar cilvēkiem, un viņi šauj. Paskaties, kāds neprāts. Kamēr drons lidoja, Krievijas aizsardzība raidīja munīciju tieši uz pašu pludmales krastmalu, kas bija pilna ar civiliedzīvotājiem. Un šī apšaude ilga vairāk nekā stundu. Iedzīvotāji ziņoja pat par zemu lidojošiem gaisa droniem virs pilsētas. Un paskaties šo citu ierakstu, kas veikts no augšējās Jaltas daņas. Šī melno dūmu kolonna, kas ceļas no jūras krasta, ir tieši Hungry Bird restorāna rajons. Tieši tas pats, kur no rīta atradās melnie automobīļi. Varas iestādes evakuēja piekrasti un centrālo parku. Varēja redzēt, kā turisti skrien prom no pludmales pašā sezonas vidū. Un viens no droniem bojāts iestrēga centrālajā pludmalē. Nākamajā dienā
Kāds iedzīvotājs slepus nofilmēja korpusu smiltīs, ko bija aplenkuši apsargi. Pats viņš ierakstā saka, ka nevienam neļauj tuvoties. Bet tad rodas jautājums, kas īsti aizdegās Jaltā? Un atbilde ir nērta Krievijai. Bet pirms es tev atbildu, ātrs lūgums. Ja vēlies sekot šim karam ar patiesu analīzi, ne tikai virsrakstiem, abonē kanālu tagad, jo šim stāstam vēl ir 3 kārtas. Nākamajā dienā pēc uzbrukuma Crimean Wind publicēja attēlus ar bojājumu apskati. Skaties uz to. Tas, kas sadega, bija Hungry Bird reklāmas ekrāns, kur tika glabātas iestādes sauļošanās gultas. Un tas, kurš trāpīja ekrānam, nebija Ukraina. Tā bija pati Krievijas pretgaisa aizsardzība, kas šāva uz droniem. Vai redzat šos stikla margas promenādē, kas ir caušautas ar lodēm? Tas pats. Šāvieni no pašas aizsardzības. Tātad, būsim godīgi par šodienas rezultātu. Ukrainas droni iekļuva, izrādījās, filmēja un aizlidoja prom. Un vienīgais kaitējums pilsētā bija tas, ka Krievija šāva pa savu krastmalu. Tad jūs varētu jautāt, bet vai tā bija tikai provokācija? Un atbilde ir nē. Un te lietas kļūst nopietnas, jo Magura vairs nav vienkārši spridzinātāja laiva. Magura sākotnēji tika radīta kā kamikadze. Stikla šķiedras korpus, zems, grūti pamanāms uz radara, izveidots, lai ietriektos kuģī. Tieši ar to Ukraina, valsts, kurai praktiski nebija flotes, pēc rietumu aplēsēm izslēdza no cīņas apmēram trešdaļu Krievijas Melnās jūras flotes. Un piespieda pārējos kuģus bēgt no Sevastopoles, vēsturiskās bāzes Krimā, uz Novorosijsku, ostu, kas jau atrodas Krievijas teritorijā. Taču jaunās versijas pārvērtās par kaut ko citu. Par miniaturizētiem lidmašīnu bāzes kuģiem. Klāja pārvadā FPV dronus. Tos mazus uzbrukuma dronus ar pirmās personas skatu. Laiva nemanām pietuvojas krastam un palaiž dronus pret mērķiem uz sauszemes. Un tā nav tikai teorija. Paskaties uz šiem termokameras attēliem, kas uzņemti 3 dienas pirms Jaltas. Tie ir FPV droni. Tie tika palaisti no Maguras un uzbruka 2 Krievijas pretgaisa aizsardzības vienībām Krimā. Pirmais ir Podļot radara vadības kravas automobīls, kas tieši ir radars, kas paredzēts zemu lidojošu objektu, piemēram, dronu noteikšanai. Otra ir iekārta, ko sauc par Parol 4, kas darbojas kā Krievijas aizsardzības elektroniskā identifikācijas karte. Tas ir tas, kas jautā katram gaisa kuģim debesīs, vai tas ir draugs vai ienaidnieks. Tas nozīmē, ka Ukraina ir padarījusi radaru aku un salauzusi identifikācijas sistēmu. Un tajā pašā nedēļā notika vēl viens gandrīz identisks uzbrukums. Tajā tika iznīcināts viens Pancir S1 pretgaisa aizsardzības sistēma, kas aizsargā lielākas baterijas. Vienībai, kas to paveica, ir nosaukums – Grupa 13, Ukrainas militārās izmūkošanas elites vienība. Un viņu sasniegumi, tie izklausās pēc fantastikas. Pēc pašas izlūkošanas datiem tikai nesenā periodā tika uzbrukts 17 augstas vērtības mērķiem, no kuriem 15 tika iznīcināti. Sarakstā ir Mi-8 helikopters un pat Su-30 iznīcinātājs, kas tika notriekti ar jūras droniem. Neapkalpots kuģis notriec iznīcinātāja lidmašīnu. Un Jalta pat nebija galvenais notikums tajā nedēļā. Atceries to uzliesmojumu Vardiskā pašā video sākumā. Tātad, kamēr jūras droni piesaistīja uzmanību un pretgaisa aizsardzības uguni piekrastē, Ukraina uzbruka pussalas iekšienei. Ukrainas bezpilotu sistēmu spēku komandieris, pazīstams kā Maģars, publicēja 48 stundu atskaiti, un skaitļi ir neticami. 102 mērķi tika skarti aiz Krievu līnijām no 6. līdz 7. datumam. 8 degvielas noliktavas, 2 radiolokācijas kompleksi, pretgaisa aizsardzības sistēma BUK,
3 sakaru centri, kas koordinēja šahedu dronu uzbrukumus, tos kamikadzes dronus, kurus Krievija izmanto pret Ukrainas pilsētām. Un tas viss ir daļa no lielākas operācijas, kas notiek kopš jūlija. Medības uz kuģiem, kas apgādā Krieviju caur Melno jūru. Pat šīs operācijas nosaukums ir provokācija, mološka. Ukrainu valodā tas ir frāzes akronīms. Maskava kritīs Krimas dēļ, un ja tu domā, ka tas beidzās 7. datumā, paskaties uz šo nākamo attēlu. Datumu. 10. augusts, 3 dienas pēc parādas. 13. grupa atkal parādās ar to pašu taktiku. Droni tika palaisti no jūras, tie uzbruka S-400 raķešu palaišanas iekārtām. Vērtīgākais pretgaisa aizsardzības vairogs, kāds Krievijai ir Krimā. Tika iznīcināta īstā palaišanas iekārta, bet antena, kas kontrolē Orions, lielo Krievijas triecienu dronu. Un šeit ir kāda interesanta detaļa. Pēc Ukrainas ziņojumiem viens no šajos attēlos redzamajiem S-400 kompleksiem bija viltots. Tas bija māneklis Lelle, ko Krievija izplata, lai apmānītu dronus. Ukraina tomēr uzbruka, nofilmēja un izplatīja šo informāciju. Starp rindām vēstījums ir skaidrs. Mēs pat zinām, kuras no jūsu raķetēm ir viltotas. Protams, Krievijas valdība šo stāstu pasniedz pavisam citādi. Viņu prāt, tas viss bija tukšs šovs. Oļegs Kļutkovs, Krimas okupācijas valdības padomnieks, apkopoja oficiālo versiju, sakot, ka neviens kara kuģis nav nogremdēts, neviena munīcijas noliktava nav uzsprāgusi. Tas bija tikai lokāls ugunsgrēks piekrastē un bojāts drons, kas iestrēga neuzsprāgstot. Krievijas skatījumā tā bija Ukrainas mārketinga akcija, lai sabotētu turisma sezonu un parādītu aktivitāti rietumu sponsoriem. Un ja skatāmies vēsi tikai uz to dienu Jaltā, tas patiešām ir taisnība. Tur nebija Krievijas militāro zaudējumu. Bet pievērs uzmanību tam, ko šis attaisnojums netīšām atzīst. Krievijas arguments būtībā ir šāds – mierīgi. Viņi tikai iekļuva mūsu visvairāk apsargātajā pilsētā, pastaigājās starp jahtām, visu nofilmēja, veselu stundu viņus apšaudīja un aizgāja prom. Un lūk, tas nav arguments. Tā ir atzīšanās. Jo tas, kas tika pārbaudīts Jaltā, nebija Ukraiņu spēja spridzināt. Tā bija Krievu spēja novērst. Un tā izgāzās visu acu priekšā, pašiem iedzīvotājiem filmējot un pašai pretgaisa aizsardzībai uzbrukot pilsētai. Jo patiesībā, tas, ko Ukraina skāra Jaltā, ir vienīgā lieta, ko Putins nevar atjaunot. Tas nebija radars, tas nebija kuģis. Tā bija ilūzija, ka Krimā ir kāda droša vieta. Kopš 2014. gada Puķins pārdod pussalu kā neaizskaram cietoksni. Krievu komandieri rīkoja sapulces piekrastes restorānos, jo tur bija mierīga aizmugure. Bet pēc 7. datuma tas mainījās. Tagad katra sapulce būs jāizkliedē, maršruti būs jāmaina, katras drošības plāns būs jāpastiprina. Un tam ir reālas un pastāvīgas militāras izmaksas. Skaties, šis stāsts šeit nebeidzas. Šāda veida komandieru medības mēdz kļūt par rutīnu. Uzbrukumi, kas vērsti tieši uz vietu, kur pulcējas Krievu virsnieki, liek viņu vadībai skraidīt no viena stūra uz otru. Bet mērķis, kam es patiešām sekotu līdzi, ir Kerčas tilts. Vienīgā fiziskā saikne starp Krimu un Krieviju. Tā kā jūras loģistika ir pakļauta uzbrukumiem, viss kļūst atkarīgs no tilta, kas šajā karā jau 2 reizes ir skarts. Ja tas tiks pilnībā iznīcināts, Krima kļūs par aplenktu salu. Un vai zināt, kas ir vissatraucošākais šajā visā stāstā? Paši Ukrainas izlūkdienesti noslēdz parādes video tikai ar vienu vārdu – turpinās.
Viņi atgriezīsies. Un griezīsies, jūs to uzzināsiet šeit. Tāpēc abonējiet kanālu un ieslēdziet zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus, kad šeit publicēsim kaut ko jaunu. Līdz nākamajam video!